kurus es dzirdu joprojām, bet katru dienu citā krāsā. Pelēks. Tās reizes, kad trieciens liekas labāks par kritienu. Tās dienas, kad vienīgais, pie kā tiecies, ir nākotnes tu, lai uzzinātu, vai ir vērts. Dzeltens. Tā ir tik laba iespēja. Neviens uz tevi neskatās. Visiem visvairāk interesē viņi paši. Kļūdas tevi nedefinē, bet dod tev iespēju uzlaboties. Dažreiz apstāties vajag, jo ceļš nevienmēr lineārs. Punkcijas, pēc kurām skrienām, nefunkcionē ideāli. Atsities ne tajā stabā, attopies sava grāvi malā un mērķi šķīvs daudza tavā galvā. Vai esat redzējuši ko tik trauslu un skaistu? Spilgtu, kā rīta gaismu, kas saust un gaiss, bet tā tomēr sevi šausta un sevi graiza. Līdz tam spēka un ticības nav vairs. Iedomājies kuzņecu pa bāzi, ko saglabāt vērts, bet tā pati domā, ka te liekts ir spēks. Vai nav žēl? Es tev saku, tās ir domas lētas, kas vājuma brīžos apsēž mūs kā sērgas. Brīžos, kad paša izmisums uz krauju dzīst, tais brīžos, kad viss triķi tik strauji plīst, brīžos, kad vēl pārāk tālu šķiet rīts, apstājies uz to brīdi un aizskait līdz 3. Brīžos, kad paša izmisums uz krauju dzīst, tais brīžos, kad viss triķi tik strauji plīst, brīžos, kad vēl pārāk tālu šķiet rīts, apstājies uz to brīdi un aizskait līdz 3. Brīžos, kad paša izmisums uz krauju dzīst, tais brīžos, kad viss triķi tik strauji plīst, brīžos, kad vēl pārāk tālu šķiet rīts, apstājies uz to brīdi un aizskait līdz 3.